stundām, tur par virsstundām. Protams, tām sektoram, teiksim tā, nedrīkst neko samazināt. Viņam, nav tik lielas algas, ja. Izņemot priekšniekus, kuri iespējams sev uzgriezt piemaksas. Šīs te piemaksas koncentrējas vadības līmenī, un šeit man ir pierādījums, teiksim, par valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, bet tā ir arī citās iestādēs. Man sūta darbinieki anonīms, tātad iekšējās kārtības tos dokumentus, cik ir kuram piešķirts virsstundas. Ugunsdzēsējs, kurš lienā ugunī iekšā nesaņem virsstundas, bet tā teikt, vīri ar svarīgiem uzplačiem saņem stipri daudz, ja, un manuprāt, šī sistēma būtu jāskatās to, ka nākamais ir vēlēšanu gads, un prēmijas tiks grieztas pēc vēlēšanu gada, vai ne? Tā teikt, es pieļauju, ka nākamā valdība būs citā sastāvā, un tā varēs teikt, redziet, pagājuši gadu jau jums bija, jo mēs bijām tie labie, un tagad nāks tie sliktie, kas tā, kas grib. Kāpēc neaiztaisīt ciet atsevišķas pozīcijas pozīcijai? Mēs vien operējam mazliet ar citiem datiem. Ar šitiem jūs nedarājat? Tie ir budžeta pārskatiem, ko jūs novērtējat? Mums bija mazliet savādāk iezamā, un tie cipari bija bišķi lielāki. Bet, es domāju, ka tev ir kolēģiāla vienošanās iekšlietu sektoru un civilās drošības sektoru neaiztiekam pareizi. Tad tur palika šajā kaut kas, tas teikušā, tur kaut kāds 100 kaut kas miljonu palika. Tad, es piekrītu tam, ko teica Butāna kungs. Vienkārši pateikt, ka tev nav iespējas motivēt labu darbinieku, nav labs risinājums. Bet tas, kas bija ZZS uzstādījums, ka kopumā ir jāizdara spiediens uz algu fondu. Jūs esat iesaldējuši augstākām amatpersonām, plānojat iesaldēt, ja mēs esam precīzi algas. Reprezentācijas izmaksas neplānojat atcelt? Neplānojat. Bija tāda doma, pazud. Tad jūs plānojat samazināt naudas balvas pa 50%, tur detalizēti nav definēts, kam kas cik, bet visu to piemaksu masu samazina no 30% pret mēnešu algu uz 20%. Pareizi? Un kopumā tas sastāv dažu desmitus, te figurē kaut skaitlis 3-4 miljoni. Nav bijis kultūrā tādā veidā atklāti veidot budžetu. Es domāju, mēs mācamies. Iekšēji kultūra tāda, Iekšēji kultūra nav bijusi. Jā, nav tāda kultūra bija. Nevienam nestāstīt, cik daudz mums ir nav.